Tā es nu pat pabeidzu visu noslīpēt pēc metināšanas. Viss ir sametināts, visur šūs ir uzliktas. Tagad tikai attiek jautājums par tiem stiprinājumiem. Rekur ir sagādāti. Tad rekur ir sagādāti stiprinājumi. Enkur, dībeļi, skrūves. Tām laikam būtu jābūt 6 kopā kā minimums. Te gan izskatās, ka ir vairāk. Tā galvenais man interesē, kāda ir tā starpība. Kur paplāksnes ir dažādos izmēros. Ir mazāk un ir lielāki. Visticamāk, ka būs jāņem tās ar mazākām paplāksnēm, jo kā vispār kā šis strādās, es uzzīmēšu. Un tā ļoti noderētu baltā tāfela. Pagaidām iztiks ar baltu atkritumu konteineri. Šis ir augšējais stiprinājums. Šādi. Un šeit ir siena. Jā, sienā ir bultskrūve. Enkur bultskrūve. Un šeit ir iegriezta grope galā. Šeit ir tukšums no apakšas. Un tad faktiski tāpat kā tu uzsēdini, piemēram, gleznu vai pulksteni pie sienas, ja, tad visu šo konstrukciju uz 3 bultskrūvēm arī uzliek virsū. Vispirms šādi, tad uzspiež lejā un tā iesēžās uz šīs bultskrūves galvas. Vēl kāds labums no tā, ja ir nelīdzena siena, tā kā atvēlētajā sienas gabalā sanāk būs 3 dažādas bultskrūves. Nevis 3 dažādas, bet 3 dažādos punktos. Katru var pievilkt vai izbīdīt, cik nepieciešams, lai pielāgotos sienas nelīdzenumiem. Tā, lai pati tā pagala ir taisna, vismaz vizuāli. Un tad kāpēc man vajag ar mazākām paplāksnēm? Jo tas pats profils citādi nepietiek vietas, ja? Jo tā skrūves galva ir tieši tikpat, cik profila augstums. Tātad bez paplāksnēm. Šitā. Un sanāk, kas būs jādara. Kā pirmajā video es jau stāstīju, šim attālumam jābūt tikpat, cik iekšējiem attālumam. Tas ir 13 centimetri. Tad ir nedaudz pa daudz. Tas ir jau arī, kā es minēju, tad kā es pēc iespējas izturīgāk taisu to stiprinājumu. Te, kur kaut kur būs tie 13, tas ir tikai aptuveni uzzīmēts. Redz, visu to galu es taisi negriezīšu. Es iegriezīšu šais 3 sienās, apakšē jau neaiztiekot. Tad es tālāk nogriežu taisni līdz ar apakšu šeit un šeit. Tad te galā tāds kā plaukts sanāk, to apakšējā malu es uzlocīšu uz augšu, lai tā ir taisni līdz ar tiem 13 centimetriem. Aizmetināšu ciet, un tad apakšējā malā iegriezīšu gropi. Tai gropē jābūt tādā platumā un biezumā kā skrūves galvai. Šeit līdz pusē jābūt iegrieztam tik, cik ir šī vītņotā daļa. Bet vispirms man tāpatās ir jānogriež līdz 13, jāuzlūk tā mala, jāizmetina ciet. Teorijā būtu arī jāņem vērā šīs sieniņas biezums, kas ir
2 mm. Un būtu jātaisa 12,8, bet tam nav jābūt tā kā raķešu zinātnes līmenī precīzi. Nu tālūk, tagad rāma ir jāpaņem un jāpiesist šī mala klāt. Ja šito redz darīt ar daudz biezāku profilu, būtu jāņem vērā arī tas locījuma rādījus, jo pilnīgi perfekti no 90 grādos tu nevar nolocīt, kāds nopaļojums veidojās. Bet tādam plānam metālam to visu var uztaisīt diezgan taisni. Tā kā to var neņemt vērā. Līdz ar tieši 13. Sanāk, faktiski es varēju tieši pa līniju griezt, lai varētu ņemt vērā tos 2 mm sienas biezumam, bet labi, reāli, kurš to pamanīs. Un labi, ja es arī saku godīgi, tad redzēt šeit, grūti redzēt, bet šeit iekšpusē tas attālums ir tur 13,2, 13,3. Tā kā man ir sanācis savu precīzāk pielāgot iekšējiem attālumam. Lūk, ideāli. Es varēju iegriezt iekšpusē tādu mazu rievu, tā lai tas locījums sanāk taisnāks, redzēt par to locījumu rādījus, ko es minēju. Jā, mazliet uzlocījums ir, bet tas ir pilnīgi, var neņemt vērā. Bet es pamēģināšu ar citiem uztaisīt vēl taisnāk. Tagad es aizmetināšu ciet un iegriezīšu to gropi. Baigi labi. Tas skrūves gāva ir 18 mm platumā, tad 6 mm uz katru pusi. Nē. Nepareizi. Tas ir apakšpusē tāds jātaisa. Šis platumā. Šī gropai tieši jābūt mazākai, lai tā skrūve neizkrīt cauri. Šīm skrūvēm tas kakls ir 10 mm platumā. 5 mm uz katru pusi. To jāiekļauj faktiski būt rādījus. Apmēram tādējādi. Šis ir interesants uzdevums. Nē, tur ir vairāk pa. Labi, pirmo uztaisīs, un tad varēs pēc šī nomērīt, cik sanāk pašās beigās, cik ir precīzi. Un laikam šeit prasās gan sagāst to visu konstrukciju uz muguras. Tā, šī kanta sanāk šeit. Es zinu, ka divreiz ar aizīmēšanu tad vilkt nevajag, bet te nav tāda precizitāte, lai tas būtu svarīgi. Tātad tas iegriezums, tā grope iet līdz tai līnijai.
līdz tai stūra kantei. Tālāk no šīs kantes var atmērīt tos 18, tik cik plata ir tā galva. Tie ir 9 mm uz katru pusi. Tā. No centra mērot. Un biezums. Ja biezums ir 7 mm, tad 7 mm uz leju. Jāizveido šis padziļinājums. Te ir 5, te ir 7. Apmēram. Grūtākais, protams, te ir dabūt precīzi to griezumu, jo fleksim jau tā ripa ir izliekta. Bet vismaz labi, ka ir plāns tās sienas, tad varbūt arī sanāks. Labi, jāmēģina. Tādas mazas griezumus ir tik grūti apstrādāt. Es nekad neiedomājos, ka man šis instruments šādos darbos atkal noderēs. Dremels. Bet šitādiem maziem darbiņiem tas ir tieši, kas vajadzīgs. Ir dažādi griešanas diski un slīpēšanas diski. Varētu precīzi izgriezt tas gropas. Visādi var sīki, smalki izgrebt. Jautājums tikai par bateriju. Ilgi neesmu lādējis, būs jāuzliek uzlādēt. Un kamēr šī akumulātora lādēsies, es aiztaisīšu ciet atlikušos 5 stiprinājumus. Man pat pašam mazliet grūti noticēt, bet metināšana ir noslēgusies, aparāts ir nolikts. Es vēl gaidu uz akumulātoru lādēšanu gan. Šis tas pats pirmais akumulators, bet tā kā kādu laiku ir stāvējis, es nebrīnos, ka tas paņems kādu laiciņu. Tikmēr es pieslīpēšu šuvis, viss ir aizmetināts, aizlocīts. Šiem apakšējiem stiprinājumiem gan nebija atlikums kaut kādā sakarā, bet tiem es vienkārši uzmetināju pa virsu. Tos pašus atgriezumus, ko es nogriezu no pārējiem, sanāca ideāli. Tālāk es pamēģināju iegriezt ļoti plāni, tikpat kā ieskrāpēt ar ripu iekšpusēm. Pirms es locu tās malas uz augšu, tas palīdzēja ļoti daudz. Tās malas ir tad uzreiz spicākas, bet tā kā mazliet samazinājās tā izturība tēraudam, loģiski, ja tur ir mazliet iegriezts, tad es vēl pārmetināju pāri uz tiem stūriem. Tur nē, bet šeit uz visiem tiem stūriem arī viens šuvi, tā lai mazliet atgrieztu to iepriekšējo stiprību. Bet vispār par to metināšanu šim projektam kopumā. Metināšanas laikā, man liekas, pat arī pirms es sāku metināt, es jau sapratu savu vienu kļūdu. Ne kļūdu, bet ko es ņemšu vērā uz nākamajiem projektiem, ir tas, kā es izkārtoju profils, ja es tos metinu kopā. Jo šeit vispār kopumā sanāca šausmīgi daudz tās šuvas. Bija apmēram tā, viena puse sametina, apgriež otrādi, atkal viss tā kā no nulles izskatās, ka nekas nebūtu sametināts. Sametina tos, sagriež uz īso malu, piemēram, skatos atkal ir kaut 10 šuvas, kas jāizpilda. Un tā uz riņķi. Gadrīz nebeidzams cikls apmēram likās. Un tad vēl viena tāda konstrukcija. Bet, ja vien es vienkārši mazliet savādāk izkārtot tos profilus, reiz būtu mazāk varbūt to metināmā. Varbūt. Man tā liekas. Jo redz, jebkurā gadījumā, jebko trīsdimensionāli tā nosacīt, ja, kaut kas, kam ir kāds profils, būs kā minimums 4 šuvas, lai kaut kādu salaidumu sametinātu kopā. Īstenībā tas ir neizbēgami pat arī lokšņu tēraudam. Tas pats ar dižbeņķi, kas šeit vēl stāv.
Viss tās malas, tās sāna malas jau arī ir jāsametina kopā. Nu, vismaz tik daudz kā glītumam. Ja samērā biezs tas tērauds, tā viens šo, kā viņi iziet vismaz pār pusē, tos sakausē to metālu. Bet tie gali tāpatās sanāk tā kā pliki. Un tas vienkārši jāņem vērā ir, ka, ja kaut kā sanāk ieekonomēt uz metināšanu, tad tā ir jārīkojās. Arī, nekas neaizstāja oriģinālo tērauda izturību. Protams, to var sametināt perfekti, un tad tā izturība ir tāda pati, ja ne lielāka. Bet reālā dzīvē, ja pēc iespējas mazāk var metināt, vajag pēc iespējas mazāk metināt. Kāpēc es šitā darīju? Es laikam vienkārši skatījos pēc tā parauga un mēģināju apmēram saprast, kas kur kā iet. Un tad tā vienkārši es izdomāju sakārtot. Tāpēc vajag arī kaut ko kur pierakstīt. Vajadzēja tādu baltu tāfeli šeit darbnīcā. Es iedomājos, kur ir mana projekta nodaļa, tā saucamā, kur ir visi iesāktie projekti un materiāli, daži, kurus es varu turēt iekštelpās. Un tad man ir tāda viena brīva siena, pie kuras es mierīgi varu pielikt tādu foršu tāfeli. Man nav savs office krēsls tagad ir. Un ir ļoti svarīgi jau ar visas savas idejas uzskicēt kaut vai ātri tādu uzmetumu izveidot, tā lai ir skaidrs, kas un kā, un pēc tam, kad tu to vizualizē, tad uzreiz redz, šeit tur kaut kas savādāk var būt. Un tas pats bija ar šo, es nekā neuzskicēju, neko neuzrasēju, jo, es jau domāju, tas ir samērā vienkārši projekts, bet tas reizēm atmaksājās. Labi, kāda starpība. Viss metinājums sanāca ļoti labi, viss turās, un es domāju, ka turēsies, bet tas vienkārši viela pārdomām. Un tas tagad gaida, ka man uzlādēsies šitiem, vai kaut vai vismaz viens, tad es nomainīšu, strādāšu un likšu otru lādēt. Un pa šo laiku es varu noslīpēt visas tās šuvas, un tad jau gandrīz es varu to fleksu arī likt malā. Labi. Noslīpēts tagad arī ir. Viss ir novākts. Varbūt arī tā nevajag steigties ratiem pa priekšu, bet es reāli domāju, ka nevajadzēs vairs ne fleksu, ne metināmu aizzīmēt. Es vēl tagad tomēr neaizzīmēšu. Ar to dremeli tik viegli operēt, ka es, manuprāt, vienkārši pēc tam, es uz šo izgriezīšu, pēc tam pārbaudīšu uz aci un salīdzinot ar paraugu skrūvi, noteikšu, kā katram vajag tur uztaisīt to griezumu, jo tur tā precizitāte nav tā, ka pa mikroniem galvenais, lai tas skrūvi iet iekšā, bet nekādā veidā neizslīd ārā. Ir vēl kaut kas, ko es gribēju teikt par metināšanu. Šitāda konstrukcija vienīgais plus, kas ir metinot, ir tā izmērs. To var sagriezt uz sāniem, un kad tas stāv vertikāli, tad viss metināšana ir stipri vieglāk nekā līst pa zemi visu laiku, kā līdz šim apmēram ir sanācis. Un man bija ideja varbūt kaut kad uztaisīt metināšanas galdu, ko es varētu turēt ārā, un tad uz tā darboties, likt jebko virsū. Un arī tas ir pluss no tāda viedokļa, ka tu paņem masas klēmi, pieliec pie galda, un jebkur detaļa, ko tu uzliec virsū uz galda, jau būs sazemēta. Vienīgais ir, ja tu negribi, ka tur kaut kāds punkts paliek no tā, ka tur tā masa izsit cauri tai detaļai, tad tāpat jebkurā gadījumā var pielikt pie detaļas citā vietā, bet tas stipri atvieglo to, ka tev nav visu laiku jāatcerās par to masu, un tu vienkārši uzliec un metini. Tas ir diezgan ērti. Pagaidām materiāls tam nav, jo ir daudz citu projektu padomā un jau plānošanas stadijā. Tad tie jāizdara vispirms, un tad var ieguldīt materiālu, lai izveidot tādu iekārtu. Varbūt
Redz, faktiski jau tam galdam nav jābūt no metāla, viss cauri, tikai tā virsma jābūt metāliska. Piemēram, šis darbnīcas galds, kas man pagaidām šeit atrodas, ir ļoti labs pamats. Tas ir liels, plats, augsts, pietiekami augsts. Ideāls pamats metināšanas galdam, tikai tad ir jāpārmetina pāri kaut kādas sijas, tādas, tāda mēram kā tie profili, piemēram, un nekāda problēma. Tā, baterija beidzot uzlādējās. Tie uzgaļi viņiem ir šausmīgi daudz, bet es laikam vispirms mēģināšu ar griešanas disku nogriezt atlikumu nost. Jā, te ir skaidrs, ka aizies daudz šitie diski, bet labi, ka man arī ir daudz. Komplektā agrāk arī bija tādi diski, laikam ar dimantu pulveri, ja nemaldos. Bet, protams, tie jau sen ir izlietoti, tie jau tie visvērtīgākie tie visā bija. Ja kaut ko griez ar to, un tas aizgāja kā pa sviestu. Bet viņi nav daudz komplektā. Un tie arī dārgāk maksā. Jā, mazliet čakars ir to disku mainīšana, jo tā skrūvi, tā kā vienkārši parasti skrūvi jāatskrūvē, jāliek virsū. Bet ko darīt? Tā ir laba metode. Es teikšu, ka ar šo strādāt ir bailīgāk nekā ar Flex. Šim vairoks arī nāk komplektā, un man ir, bet es uz slinkums viņu likt tagad virsū. Grūtāk redzēt, ko dara. Vismaz darba apģērbs ir virsū, un tā inerts šādam mazam diskam ir šausmīgi niecīga, arī ja tā uzsprāgst. Man ir uzsprādzis reizēm agrāk, bet tas nav nekas tāds. Nevar salīdzināt ar Flex, protams. Tas laikam derēs cauri. Un es nomainīšu uz citu galu, citu uzgalu uzlikšu, kur ir vairāk kā slīpēšanas ritmi. Kaut kādi kā izstāsts ar dimantu putekļiem pārklāt. Tas jau būtu baigi labi. Vienkārši, lai nenodils tik ātri. Man jau tāda vesels 6 galā jāuztais. Kā tad, jā. Varbūt es pa stipru spiedzi, zin kā grūti jau pierast, kad normāli instrumenti strādā. Kaut kāds spēki jau ir jāpieliek, tad šitādam mazam aparātam tas pa daudz ir. Laikam būs tikai jāiztiek ar šiem diskiem tad. Pēc balss jau var manīt, ka man bija piegriezies ar šo mazo dremeli sasniegt kaut kādu jēdzīgu soli uz priekšu, kur vēl sagatavot stiprinājums vēl 5 reizes. Es vēl mēģināju eksperimentēt ar urpšanu, bet tas ar necik veiksmīgi nesanāca. Gal galā nonāca pie secinājuma, ka jāņem palīgā atkal flekses. Un tad kombinācijā ar fleksi, vīlēm un metāla cirtni man izdevās izveidot diezgan ieņemamu stiprinājumu. Tādi jāuzstājas tagad man vēl 5. Tagad jau man šis process aizgāja ātri. Un es to daru tādi. Iegriežu 3 augšā platumā, 2 horizontāli, lai der iekšā tā galva. Un tad noloc šīs ļipas uz iekšpusi, tās uz leju, novīlēju apaļumu un ir gatavs. Kādi te un gatavs. Ideāli. Tagad gan viss ir sametināts, ir noslīpēts, gropas ir iegrieztas. Tas nemaz nemetināšu ciet, jo
tik tālu, cik tie ir iegriezts. Tur arī jau tas locījums veidojās. Es tur neko samazināt vairāk nevaru. Tas neko nedos. Tā kā tas ir. Tad es arī sapratu, ka tā kā paplāksne nevis pa iekšpus neies, vai arī tur jāizvēlās vēl mazāk paplāksni, to var likt ārpusē. Tad sanāk šādi. Šī paplāksne piespiežās pie sienas, un tad attiecīgi paliek grope. Tas paliek tā šķirba, pa kuru var ielikt iekšā. Tā kā tas ir gatavs. Atliek tikai nokrāsot, jeb nogruntēt, pareizāk sakot. Pāri gruntī nekāda cita krāsa nebūs. Grunts krāsa arī būs savā krāsa. Bet ir jānopērk vēl. Man ar šo pusbuņģiņu nekādā veidā nepietiks. Un tad to es varēšu darīt nākamajā reizē. Galvenais, ka viss gropes ir pareizā virzienā. Šādi uz leju. Šim es gandrīz otrādi iegriezu. Bet viss ir kārtībā. Un jāliek malā. Nu, paldies tiem, kas noskatījās līdz galam. Tiekamies nākamajā reizē.